augstākajā pasaulē, tajā saucamajā garīgajā pasaulē, tur tas dualisms ir stipri nosacīts. Viņš ir vairāk tīri tā kā spēles elements. Viņš nav tik, viņam nav tāda piegārša kā šeit, kad dualisms šeit ir galējības un traģēdijas un ciešanas cilvēkiem. Bet šeit viņš reāli pastāv un reāli līdz ar to arī pastāv gan ļaunais, gan labais. Un viss ļaunais, kas ir ļaunais, tas ir viss, kas mums bremzē mūsu laimes sajūtu. Un laimes sajūta ir vairākos līmeņos. Ir laimes sajūta tumsonībā un laimes sajūta pārpasaulībā. Un gan viena, gan otra faktiski traucē kaut kādi momenti šajā pasaulē. Ir kaut kas traucē to izjust un baudīt. Un tas jau ir diezgan sen. Cilvēki vienkārši meklē atbildes uz šitiem te jautājumiem. Visi psihologi to strādā un entās grāmatas sarakstītas, kas tad ir tas, kas traucē būt cilvēkam laimīgam šeit, neskatoties uz tām šūpolēm, kas te valda. Bet tā šūpols ir neizbēgams, tāpēc, ka ir uz augšu uz leju, tas ir iekodēts jau šitajā matriksā iekšā. Sanāk, ka, piemēram, tev var būt daudz naudas, bet tu esi nelaimīgs. Tev var būt maz naudas, bet tu esi laimīgs. Jā. Un tad mainās vietām, jā. Tu pēkšņi kļūsti tur bagāts, jā, pēc tam atkal nabags, un tā ar garstāvokļiem arī visu laiku iet uz augšu uz leju. Un tāpēc tās garīgās prakses, kas šeit ir izdomātas, garīgās prakses viena tā doma, tā tīrā ideja ir tāda, ka palīdzēt cilvēkiem sasniegt to nedualismu stāvokli un mūžīgo mīlestības stāvokli un prieku, jā, iekšējā. Un tā otra puse, ēnas puse, kā jau dualismu pasaulē ir paverdzināt, pakļaut un nopelnīt uz tavu rēķinu. Ja tu esi, piemēram, kādā reliģiskā organizācijā, ja tev iedod foršas lietas, iedod par lūksnes, iemāc meditēt, bet tu agri vai vēl kļūsti par donoru. Kā tu atdod savu dzīves enerģiju, savu laiku, savu naudu, atdod organizācijai. Un tikai pateicoties tev tā organizācija pastāv. Tā kā kokam divu gali visam šeit ir. Man vienmēr ir interesēs tas, kā es varu saglabāt harmonisku un līdzsvarotu prāta noskaņojumu jebkurā dzīves situācijā. Tas ir baigi sarežģīti. Vai kā tev ir ar to, jo mēs runājam par to, ka tev ir tās garstāvokļa svārstības, un tad, kad tev iet uz leju, tad tu izmantoji vielas, lai, šajā gadījumā alkoholu, lai dabūtu sev augšā. Un ne visiem tas strādā, jā, tu arī pieminēji to, ka ne visiem tas strādā. Man, piemēram, tas nestrādā uz mani. Sarežģīti. Tas nav tik vienkārši, jo mums ir, tā kā es saprotu, tad mums ir, iekšā tā dvēsele, tas dievišķais. Tas ir viss uz harmonijas, laimi, vai ne, tendence. Un tad ir pretējie spēki, ja, kaut kas mums ir pavērdzina uz nelaime. Tā kā tur sanāk, kad kad cilvēkai ir divi gabali iekšā, Dievs un bēlns, vai ne? Un tad, jātiek ar to galā, vai ne? Un tad tagad, kā to tikt galā, kā pie to dievišķo turēties vairāk, ne pie to tumšu enerģiju, vai ne? Tas ir tas balans meklēšana sevi. Ja sāk to ceļu iet, tad aizvien vairāk līdz tām aizrokas, vai ne, un tad atrod arī paņēmens, kā var sākt to regulēt.
Bet, ja to nezinu galīgi, nu tad jau tad nu iet kā iet, vai ne? Tad nedabū regulēt. Nezinu, kas jāregulē, nu, tās lietas, vai ne? Tev ir visādi instrumenti. Tu esi visu kaut ko tā kā studējis un sapratis daudz ko dzīvē. Un tomēr neviens no tiem instrumentiem, ko tu esi apgūvis, nav nostrādājis. Neviens nestrādā. Ne meditācijas prakses, ne elpošanas, nekas nenostrādāja tavā gadījumā, cik es saprotu. Pat kaut kādas psihoaktīvās vielas arī nenostrādāja. Jā, lai paceltu vibrācijas līmeni un tiešām, vai ne, tā, jā, tie nekas nenostrādāja, vai ne. Un tad ejot tālāk, tiek pētīts atkal, es pētu no citiem viedokļiem, atkal citiem skatu punktiem, vai ne. Man tas ir, vai ne, kad man ir izdevies iziet ārā, vai ne, jau diezgan augsta līmenī, jā. Tāda eiforijas stāvoklī jau ritīgā, jā. Bet tad atkal paiet laiks, un tad aiziet atpakaļ kaut kādā zemāka stāvoklī, tad vēl zemāka, vai ne. Bet man ir iekšā tā zināšana, ka es varu iziet ārā, jā, tajā augstajās vibrācijās, tajās līmeņos, tajā laimes līmenī, es varu iziet ārā īsā brīdī. Un tas ir mans trumps, teiksim, jā. Es varu iziet ārā īsā brīdī. Tas nozīmē, tu nedēļu laikā es jau varu būt no zemes stāvokļa jau virsotnē. Diezgan augsta, jā. Un tad, bet tā vēl es nav nonācis līdz tam, kas konkrēti šito te izsaka, kā es tiek no zemo stāvokļa uz virsotni, un no virsotni atkal uz leju. Kas tie pa procesiem, kas notiek, jā. Un šitā parastā visa ezotērika un praks, visāds kāds ir iziets, tas šito te nenodrošinā. Tur ir tāds mehanisms iekšā man, kā es sajūtu, jā. Tur sakrīt, vai ne, motivācija, kaut kāda motivācija sakrīt, apņemšana, sevs projektēšana, kaut kāds tāds tie, kas nosaka. Tad vēl es saprotu, ka arī zvaigžņu stāvokļi kaut kādā veidā to nosaka. Tajā brīdī, kāda ir zvaigžņu stāvokļi, tur vai labvēlīgi, vai nav priekš tādām lietām, visu, vai ne. Un tad aiziet augšā. Un tad atkal aiziet lejā, un tad es atkal, es visu laiku to strādu analizē, vai ne, kā. Reāli es tiek ļoti skaista stāvoklī, un paiet 2, 3 mēneši, 4, un tu atkal noslīdi jau zemāk. Tagad es nenoslīdu vairs tagad galīgi zemājos, ka jau, visu, jā. Tagad nav tā, tad es noturos, bet, visu laiku es pētu, tagad kā. Jā. Un ko es izdarīju tad, kad es sāku slīdēt lejā? Kāds man visu dzīvi, kā es kontrolē, un nevar īsti nokontrolēt, vai zini. Āvers rats griežas skaisti, vai zini. Tad jāsaprot, kā tikt no to āvers rata ārā, vai zini. Tas ir tas dzīves uzdevums, var teikt pat, vai zini, mums misija. Kā tikt no āvers rata ārā, bet, priecīgā ziņa, ka var tikt ārā, jā, bet, tas nav vienkārši, bet var, vai ne? Vēja ģeneratoros, piemēram, ir
miljārdi, naudas miljārdiem apgrozīsies tur, jā, miljārdiem, jā. Nu, tas bija bizness, jā, un galvenais, es jau tik tālu izdibināju, kad arī nemaz tā elektrība nav vajadzīga īsti. Ka tas ir tāds viss tikai naudas atmazgāšana, jā, jo tāds, nu, kad, nu, piemēram, milzīgie monstri, jā, vajag elektrību. Dēļ elektrību viņš liek, nu, lai ražot elektrību. Nu, bet tagad sacels milzīgos monstrus, kur tu elektrību vajag tagad? Kur viņu vajag? Nu, es nav dzirdējis, ka kaut kur tīkla trūkt elektrību, un milzīgi rūpnīcas mums tagad tikt vērti vaļā, vai nekur, elektrību vajag. Nu, nav, mums rūpnīcas tikai grauji cietiņi, ja? Mēs, cilvēciņi, tur neko nevarēs noteikt, vai ģeneratori būs vai nebūs. Ja tur ir miljārdi naudas projekti, nekur pasaulē, ne dzīvē, nekad nav bijis, ka šitāds projekts varēs kāds cilvēks tur atcelt, vai zini, jā? Nav, nevar atcelt. Labi, ja vāc paraksts, jāiet parakstieties, vai ne, es iet parakstas, es aicinu visi iet parakstīties, tad mēs vismaz kaut ko daram, protams, lietas laba, jā, bet, un tad ir, ko es aicinu vienkārši cilvēkiem par šito necepties, jo vairāk cepas, jo vairāk enerģiju dotam projektam, lai cik dīvaini sanāk, vai ne, ja cilvēki neviens pa viņiem nedomāt, jā. Viņi palika bez enerģiju, man liekas, drīzāk viņi izbeigtas, nekā visi cepas un tad baro to sistēmu. Nu, tas ir tāds man sapratni, vai ne? Jo neko nevar izdarīt. Nu, ko tur izdarīs? Tagad mainis, nemainis, vai ne? Un tas ir pret visādām tādām te lietām, jā. Vai cik dīvaini tas izklausās, bet nedrīkst piedalīties mēs tajās lietas. Tajā skaitā tu cīnīties pret to un savu enerģiju tur. Tā jocīgi jau izklausās, bet es tā ir tik tālu sapratis, ka tas ir tas labākais. Nevis pieņemt, bet, nepieņemt, bet, tur nepiedalīties tajā, kaut kā. Mums ir tā, ka mums ir jābūvē sev galva skaista pasauli bez ģeneratoriem. Tas ir, ja visi cilvēki tagad varētu nokoncentrēties uz skaistu pasauli tīri bez ģeneratoriem, viņi nevarētu būt nekā. Bet, nevar cilvēki to nevar tā izdarīt, visi kopā pa lielam, vai ne? Un kritiskā masa veidojas. Pēc manas informācijas viss notiek ok, vai zini. Es pateikšu to, vai nekāds man domas, vai nekad, tas cilvēks ir ielikts tādā gūstā, ka viņš praktiski nevar nemaz ārā izrauties, ja nav varianti. Jo, ja viens cilvēks izrauties, tad izrauties pārējā. Vilkt līdzi, jā. Un tas gūsts, ko uzliks cilvēks, tas tik liels, ka neviens. Jā. Un tad pētot visu to sistēmu un tos informācijas, tad sanāk tā, vai nekad tie jau tie gaismas spēki ir, kas ir visādi tie eņģeļi un gaismas spēki, kas pa to zemi iestājas, vai ne, tie jau pasaka, ka cilvēks nav spējīgs izrauties ārā. Bet tā priecīgā ziņa ir, ka viņi palīdzēs sev. Tas ir tas priecīgā ziņa, vai ne? Kad viņi palīdzēs mums izrauties no to gūstu, no tiem ārā, jā. Es zinu, ka tā būs. Ka viss jau notiek. Tāds, vai ne? Jo es arī cits variants neredzu, kā tas cilvēks no to gūstu tikt ārā, vai ne? Nekā, vai ne? Bet, tie ir arī, tie nav vairs tur ezotēriski termini, kā tas viss notiek un notiksies, jā, tie ir zinātniski
termini, vai ne? Kādos Šūmana herci saucamie, kur tiek mērīti, kā tie ceļās augšu, tie skaitļi tik strauji tagad, jā. Tur zemes vibrācija līmeni paceļ. Ceļ augšu tā kā tie tumšie spēki, vai kā viņš saukt, tiem grūti palikt dzīvot, vai ne? Un mums uzdevums, ka radītājiem ir, teiksim, neskatīties un pārāk nepiedalīties šitās dzīves tā melējā pusē un viss, bet redzēt un fanot savā garā, savā dvēselē, savā redzējumā pa skaisto dzīvu. Paklausies, šitas, tagad, kas ir tā sajūtas un tie cilvēki, kādi ir, ja tu salīdzini ar to, kā bija pirms 40 gadiem, tu atceries to laiku? Ko es atceros skaistu kolhoz laiki, visi jop, cik rādīt. Kas tā tur bija problēma? Nekāds. Kā briesmīgā Padomju Savienība? Briesmīgā Padomju Savienība, bet tā visi bija laimīgi, priecīgi. Es saku, es braucu ar autobusu, tas autobus viss ir runājies, ka traks čalo, bet ausi krīt ciet, kā visi ņemas pat autobusu, vai nesmējas, un tagad es braucu ar autobusu, klus kā kapsle, neviens nerunājies, neko, visi sēž telefonā. Baidz, tā baigā starpēt, jaunieši, es saku, es trakojos pat autobusu, mani vēl pārējais izsvied ārā, jo pa daudz aizgāja, trakošanas, jā. Tagad visi jaunieši sēž, tā kā viss tikai šitie vairāk nekā nav. Nevieni joki, nevieni nekā nav, Man doma bija tāda, ka mēs kaut kādā laika periodā spēsim saprasties līdz tādai pakāpei, ka vismaz kopienas līmenī izveidosies kaut kas sakarīgs tāds, ka, piemēram, man tuvākie draugi, tur bērnu bērni un draugu bērni un vispārējie, kad noteiktā kaut kādā teritorijā dzīvojot, mēs spēsim radīt kaut kādu mikrosabiedrību tādu, kas pēc tam pletīsies plašumā un pārņems visu sabiedrību. Viss aizvien plašāk un plašāk un plašāk. Un tu zini, godīgi sakot, šobrīd man ir tāda sajūta, ka mēs mīcamies uz vietas. Tā kā tāda izvelc vienu kāju, pļarkts otru, izvelc otru un reāli ir tāda sajūta, ka kā kolektīvs mēs mīcamies uz vietas, mēs netiekam ārā. Kā mēs sākam veidot, tu atceries, to manējo projektu, sāk veidot. Gudri, viedi cilvēki, nevaram mēs saprasties. Kopienas sabiedrība būs. Visi. Un uz to mums ir jāiet, un tas mums ir jādara. Tie kopienas varēs būt tikai tie cilvēki, tā saucamajā 4D, 5D, tajā te vibrācijas līmenī. Trešā zemākā vibrācijas līmenī tie kopienas nebūs. Un tad, kad es tur aizbraucu pie tevis uz to kopienu un visu, un izgāju tur cauri, un vēlāk viss, es sapratu, nesanāks mums šitā te tik stipra ego, kāds mums ir iekšā, cilvēkiem pa lielam visiem, tik stipra ego, mēs tādās kopienas kopā netiksim. Un tā 5. sistēma, tad tas ego iet nosti, tas iet nosti. Tad tu paliek brīvs no to dualitātu un paliek brīvs no ego un tad tajā brīdī mēs iesim kopā. Es to tā redzu, Jo, tas cilvēks ir kāds viņš ir vai ne,
Visu to spēli, ko viņš spēlē, mēs visi un tā vai ne, un redz šitā te mēs kopā nevar nekā tikt, vai zin. Ģimeni grūti nodibināt 2 cilvēkiem saiet kopā, problēmi tagad diezgan lieli, cik es saprotu, jā. Kur nu vēl 3, 4 vai 5 vai 10 kopā, jā. Viendien mēs ir labākie draugi, pēc īsa laika mēs ir lielākie ienaidnieki, nu. Bet tā ir realitāte, kas iet apkārt. Nu, ko tad mēs tādu ilūziju tur? Bet, nu labi, es tā saprotu, ka tie notikumi notiksies un aizies tas vibrācija līmenis vēl augšā un viss šitas te būs jādara, vai zinu. Es dziļi pārliecināts par to ir, ka tieši tas kopienu izdzīvošana, vai ne, un varbūt, ka tiešām visapkārt juks un bruks, vai ne, tā vecā pasaule, ka juks un bruks, tad būs ļoti svarīgi jau iet kopā. Vai man vienīgam tā liekas, jeb tev arī liekas, ka šobrīd ir kolosālākais ego sprādziens? Tas ir tā kā, kad pāris dzīvo kopā un ir konflikta situācija. Es ievēroju tādus momentus, ka vienalga, ko tu dari, tas viss ir pret tevi. Nu, vienalga, ko tu pasaki, piemēram, pajoko, un otrs cilvēks, viņš to uztur vienkārši kā lielāko balfaimānu. Un šobrīd daudziem, cik es saprotu, vīriešiem ir riktīgi liels problēmas. Tieši ar savu partneri, ar savu sievieti. Tu arī to esi ievērojis? Tas ir skaidrs, ka diena vai ne, un tas arī tas ir apusēji, arī vīrieši pret sievietēm, un tas ir apusēji. Tas nav, es saku, viens nekā nesanāk. Kašķis nesanāk, ja viens tik grib kašķieties, otrs negrib. Vēl nekas nesanāk, man liekas. Tu vari staigāt uz riņķi un nezinu, ko stāstīt, tas tā smējās. Nu, tu saproti, tas ir apusēji, vai ne? Bet, jā, nu tad izskaidrojums tāds, vai ne, kad tās smalkās vibrācijas līmenis, ko ceļ, tas saules uzliesmojumi un visi to zemeslodi, viss zemeslodi, viss ceļ augšu to smalko līmeni, jā. Nu, un tas smalkās līmenis, tas ir tas, kas viss padara traks, vai zin. Nu, tā par upa runājot, bet tas nozīmē, ka vēl kāra no cilvēkiem visu to slikto, vai ne, tas enerģijas līmeni celšana nozīmē to te pasaules pārveidošanu. Vēl kāra visu slikto enerģiju no cilvēkiem, kas viņam ir iekšā. Un tas viņam nāk tagad ārā, un viņš redz un saprot to, vai ne, un tad viņš paliek, nervos. Katra paša ego, visu šito spēle, vai ne. Kas notiek ar mums, tas ir, vai ne, tas, Tie spēki, kas iekarojuši to pasauli un ko mēs runājam, kas vai ne, mums to sliktu enerģiju izaicina. Un no mums ir, lai mēs ražotu to sliktu enerģiju. Ja? Tie ir nodrošinājuši visu šitos sistēmas. Attiecību jautājums ir viens no viņiem medmaizēm tādam labam, jo tas ir tas, kas darbojas perfekti. Visi pa lielam, pa mazam vai ne, bet kā ietiem cilvēkiem. Un tas ir izkropļots, viss šitas te, kas ir vīrietis, kas ir sieviete, vai ne, tas viss ir izkropļots. Lai tik būtu visu laiku veidoties konflikta situācija, un nekas vairāk tur nav, jā. Tālāk jautājums ir tāds, vai ne, vai var tagad ieliktais rāmjos apakaļ, vai ne, un to, tam gan es tā kā negribu ticēt, ka var ielikt tā, te rāmjos. Tu te un tu te. Tur ir jāsākas jau no citai audzināšana no bērnības. To var tā pārveidot, jā. Bet ne jau tagad uzreiz kaut ko tagad izmainīt rāmjos ielikt, vai ne. Redz, tie tur, musulmaņi, kas viņi, ja tie visi, kas tur tas sievietes ir sava vieta, perfekti. Tie ir tais rāmjos, cik es saprotu. Viss. Ko tu precesies, to tev vecāki noteiks, nevis, jā? Piemēram, kāda mīlestība tev te beidzēs.
Nu, labi, bet kad cilvēki stāsta, kas uz viņiem paskatās, tad viss kārtībā, vai ne? Laimīgi jau priecīgi, ne ģimenes šķiroties tik daudz neko. Nu, tāda informācija, kas man pelna, teiksim, jā. Ka nav tā, kā tāda sieviete, bet tas ir no bērnība jau zinām sistēma, kur ir iegājis. Un viņš iet, un visi ir apmierināti. Tur tajās pasaulē arī, viņi visi kārtībā viņiem ir. Es nezinu, vai mums te visi ir kārtībā, bet viņiem tā kā liekas, ka, jā, bet, vienvārds sakot, tā īsti es tā arī nesaprotu, ka tagad, iziet, kaut kur un ko varētu darīt, vai ne, lai to mainītu, vai ne. Tas ir tik smags jautājums un tik, kad, ja ejot pa dzīvi, tu redz, ka, grimst viss grimst. Neiet tur vai kaut kas uz augšu, vai zini, jā? Bet vai tas grimšanas process ir likumsakarīgs, vai viņam ir jābūt tādam, ja mēs tikai iztēlojamies, ka mēs to tās ieiesim gaišajā nākotnē, bet patiesībā vienkārši visi nogrims beigās. Bet kur var nogrimt? Tad ir pasaules gals, viss vai zini, kur var nogrimt cilvēks. 12 gada bija paredzēts pasaules gals, tad esot arī bijuši tik tālu nospēlējušies jau te cilvēciņi, jā? Tik tāli, vai ne? Bet, tomēr tie sarģeņģeļi, kas tur visi nolēma, ka tomēr, atstās tos cilvēciņus un taisīs to paradīzi tev zemes virsū. Tāds, vai zini, tagad ir tā, vai ne, kad jo ātrāk sagrims, jo ātrāk sāksies, es nezinu, es jau ar te filozofēt nesko, bet, fakts, ka tāds, vai ne? Katru dienu tu klausies kādas ziņas, kur tik mums suiga, ka paliek vēl labāk, vai zini. Ja mēs tagad izmainām sev apkārtējo vidi, mēs varam izmainīt sev apkārtējo vidi, vai zini. Ir piemēri, bombs zem tilta nodzēries, man draugs bija, viss Rīgā, Tagad pēc 3, es nezinu, cik laiks pagājuši, viņš īsā laikā pa milzīgu bagātnieku un direktoru firma vai kas tur. Tu saproties, kā var izmainīties realitāti, vai zinu. Tā tad var izmainīties, jebkas mums apkārt. Tas ir kā mēs to paši uzstājas sev. Un tad ir viss, tad mēs jau, kad tajā augstā līmenī, tad mēs regulējam, kas mums apkārt ir, jo perfekti jau. Ko mēs gribam redzēt sev blakam vai negribam redzēt, mēs to jau reāli mainām. Uz siteni mainām, vai zini, es tā saprotu. Es domāju, ka šodienai pietiekoši, domāju, ka tādas sarunas mums būs vēl, un mēs dalīsimies iespaidos un cerams, ka cilvēkiem patīkam šo sarunu klausīties un ka tas kaut ko deva, kaut ko potenciāli mainīja jūsu dzīvē. Un jā, ar Dievu sanācām, ar Dievu šķiramies līdz tā reizītē, līdz tā dieniņai. Būtu kaut ko pasaka arī. Ko te daudz teiks, vai ne? Uz priekšu. Viss.